Nu, kurā. Sveiks, mans dārgais velo un ne tikai velo draugs. Tagad esot stilīgi turēt mikrofonu šitā te pie sevis. Ķipā connections. Lai nu kā, ir klāt, šitā nepatīk. Sveiks, mans dārgais velo un ne tikai velo draugs. Ir klāt atkal pārdomu otrdien un atkal es ar savām 5 eiro monētām par šodienas tematu. Tuvojas Ziemassvētki, tuvojas jaunais gads. Tev nav ideja, ko dāvināt kādam, kurš ir ķerts uz velo un ar velo saistītām lietām. Skaties manu video tālāk, iespējams palīdzēšu tev smelties iedvesmu, iespējams palīdzēšu tev ar kādu ieteikumu dāvanām priekš jaunā gada un Ziemassvētkiem un jaunā gada. Nevelkam garumā un ķeramies pie lietas. Aiziet! Pirmā ideja mūsu sarakstā būs multi-instruments. Multitools saucamais. Varat piemest klāt mini pumpi, kameras vai riebas remkomplektu pašlīmējošs. Šis izstrādājums man ir izglābis, kad man ir bijusi caur kameru un kad vajadzēja viņu salāpīt vienkārši uzreiz. Šim multitoolim ir pašas nepieciešamākās galviņas, seškantas, torka zvaigznītes. Ir ļoti svarīga sastāvdaļa, ķēdes izspiedējs. Šie te ir vienkāršāki multi-instrumenti. Arī ļoti daudz reiži glābuši, bet nav tik funkcionāli kā šis te brīnums. Otrā ideja dāvanai mūsu sarakstā ir Newtonmetra atslēga. Daudziem tāda nav. Šai te atslēgai nāk līdz uzgaļu. Atslēgas dalās dažādās pakāpēs, konkrēti šī ir no 2 līdz 14 Newtonmetra. Ar šo te atslēgu var pievilkt lielāko daļu detaļu uz velosipēdu. Nākošais mūsu dāvanu sarakstā ir velo kopšanas sets, šampūns, švame, mikrofibra lupatu komplekts, pušamais silikons, bremžu tīrītājs, visiem pazīstamais WD-40, tāds sīkums kā otiņa. Ar otu ir ļoti ērti tīrīt grūti aizsniedzams vietas no smiltīm. Nākošais mūsu sarakstā ir šis te mazais varonis, ļoti liels palīgs. Ikdienā Baby Kerhers ūdens kompresors ar bateriju. Un ja kāds šogad bijis ir īpaši labs, tad šāds te remonts stends, manuprāt, ir vienkārši perfekta dāvana. Velo apkops no mocībām pārvēršās par vienkārši pasaku. Veloturētāji jumta šķērsteņi, jumta kastes, tās var dabūt arī pie mums tregerī. Veloturētāji gan uz jumta, gan uz āķa. Nākošais mūsu sarakstā ir bezvadu austiņas. Iespējams, ne visiem tādas ir, un ja treniņi ir garlaicīgi, tad šāds te apriekājums noteikti palīdzēs tos padarīt aizraujošāks. 8. mūsu dāvanu sarakstā ir klipšu pedāļi. Ja jums vai tam, kam dāvināsiet, vēl tādu nav, ļoti iesaku Shimano SPD izstrādājums gan šosei, gan MTB. Viena no labākajiem pedāļiem tiem, kas tikko sākties braukt ar klipšu pedāļiem. 9. mūsu sarakstā ir tik triviāla lieta kā pudeļu turētājs. Spriežot pēc izkritušo pudeļu skaita MTB maratonos, labs pudeļu turētājs ir ļoti laba dāvana. Noslēdzošais mūsu sarakstā ir vienkārši stacionārais pumpis, vēlams ar manometru. Paldies! Ja noskatījāties šo video tik tālu, ka es pasaku paldies, ceru, ka bija interesanti. Ceru, ka smēlēs iedvesmu un uzzināja kaut ko jaunu. Ne, uzzināt tu nevarēji. Ceru, ka es palīdzēju tev smelties iedvesmu, atrast dāvanu. Lai nu kā, paldies par uzmanību un tiekamies kādā no nākošajiem pārdomu otrdienas segmentiem video vai rakstveidu formā. Ātā!